Marihuāna medicīniskiem nolūkiem izmantota pat 3000 gadu pirms mūsu ēras. Senākā dokumentācija, ko es varēju atrast, saglabājusies no Fuxi Ķīnas imperatora laikiem. Marihuānā ir vairāk kā 500 bioaktīvu substanču, jeb fitokanabinoīdu. THC ir tikai viena no šīm substancēm, un tā ir psihoaktīva viela, kas izsauc tautas valodā tā saucamo high efektu. Ko tas nozīmē? Tā būs devas atkarīga, viegla relaksācija, eiforija, halucinācijas, derealizācija, depersonalizācija, izmainīta laika uztvere. Otrs labi zināms fitokanabinoīds ir CBD. Tam nav psihoaktīvas iedarbības, gluži pretēji, novērota pozitīva iedarbība daudzu neiroloģisku saslimšanu gadījumā. Piemēram, to cilvēki mēdz izmantot pie hroniskām sāpēm, multiplās sklerozes, smagas epilepsijas, smaga autisma ar paškaitējumu, kā arī migrēnas gadījumā. Bieži pacienti eksperimentē ar dažādiem kanabinoīdu saturošiem uzturu bagātinātājiem, piemēram, CBD eļļiņām. Ieteikums būt uzmanīgiem, jo šīs eļļiņas tomēr var saturēt augstāku THC līmeni, kā uz iepakojuma norādīts, kā arī pats CBD var izsaukt nevēlamas blaknes. Bet pilnīgi visā pasaulē tiek eksperimentēts, gan valstīs, kur marihuāna ir legāla, gan valstīs, kur tā nav legāla. Un es saprotu daudzu ģimeņu pozīciju. Nav variantu nepamēģināt, un mums ārstiem nav jēga stigmatizēt vai nosodīt, bet gan veicināt uzticību, izrunāt riskus, sniegt papildus informāciju, un vismaz tādus ģimenes pleciem būs informēta lēmuma pieņemšana. Es priecājos, kad vecāki pārsvarā uzticās par CBD eļļu lietošanu, jo pa kluso lietotās CBD eļļas kombinācijā ar dažiem pret epilepsijas medikamentiem var izraisīt nopietnas un dzīvībai bīstamas blaknes.